Nu ir sākusies jaunā nēģu sezona. Kādas ir sajūtas, ar ko gaidam jauno sezonu? Ļoti patīkami, kad mēs varam atsākt darbu un aicināt pie sevis ciemos jaunos viesus, ciemiņus no tālienes un no tuvuma. Viņi atbrauc un mielojās, mierīgi sēž, pārdomā savu dzīvi un izgaršo kārtīgi nēģus. Jūs savus ciemiņus aicinat burtiski pie sevīm mājās. Tā ir tāda liela uzdrošināšanās. Mēs esam tā iekārtojuši savu to pagalmu, kur mēs varam uzņemt viesus. Un viņi ir ļoti apmierināti ar to, ka var šeit apskatīties krupju kolekciju, kāda mums ir varžu kolekcija. Tad viņi iepazīstās ar to, kā nēģus ķer un arī izgaršo un ļoti garšo visiem. Protams, ka mums interesē, vai arī ir parādījušās kādas jaunas tirdzniecības vietas, kur var iegādāties jūsu produkciju. Mums ir Skaja veikali, Rimi veikali, lielveikali. Pēc ilga pārtraukuma mēs esam atsākuši dot arī savus nēģus tirgū. Šorīt viesojoties jūsu mājīgajā pagalmā, mēs pamanījām arī kādu pavisam jaunu produkcijas veidu. Tagad mēs savus viesus cienājam arī ar jaunu produktu veidu, ko mēs esam izdomājuši. Ne tikai tādus, kādas nēģus var nopirkt veikalā želejā un grilētus uz grila, bet arī mēs esam izveidojuši jaunu tādu produktu suši. Kā var pieteikties uz šīm mājīgajām viesībām Sijā Krupes saimniecībā? Mums ir izveidota mājaslapa Cernikava LV, un tad mums vēl portālā 1188 LV. Protams, Info Krupis arī tajā portālā var pieteikties, un protams, pa telefonu. Maksimālais skaits, ko mēs varam uzņemt, tas ir 50 cilvēki, 55 varbūt tās. Bet iepriekš ir jāpiesakās, lai mēs varētu sagatavot galdu. Tas ir viens, un otrs, mēs esam atkarīgi arī no zvejniekiem. Par to, ko jaunu par Krupes saimniecību uzzināja viesi no Dobeles, to noskaidrosim pie gides Birutas. Vispār šeit mēs jūtamies vēl labāk kā savās mājās. Vispirms jau atmosfēra, pagalms, saimnieku viesmīlība, protams, pašas degustācijas. Nēģi garšo burvīgi, jo zinām, ka tie ir svaigi šeit. Un, ja godīgi jāsaka, tad uz oglēm ceptus karstus mēs visi ēdam pirmo reizi. Lūdzu, vienmēr esam laipni uzņemt savā sētā ciemiņus, un mēs cienāsim jums ar latviešu tiešām nacionālo preci nēģi, delikatesi, un jūs būsiet priecīgi nobaudīt mums sušus, ceptus nēģis grillā un ceptus nēģis želejā. Un lūdzu, vienmēr savā sētā, es jūs gaidīšu ar prieku.